Numur 1. Šī bilde tika uzņemta 1964. gada 23. maijā Lielbritānijā. Džims Templetons uzņēma 3 fotogrāfijas ar savu 5-gadīgo meitu Elizabeti. Viņš bija šokēts, kad gatavās bildes atnāca, un vienā no tām fonā aiz viņa meitas bija redzams, kā viņš pats teica, kosmonauts. Šī fotogrāfija ātri kļuva populāra un publicēta vairākās avīzēs ar nosaukumu Solvies Grēdas kosmonauts. Vairāk uzskata, ka tā varētu būt Džima sieva, kur arī bija klātajā dienā, taču lielākā daļa šo teoriju noliedz. Kā arī pats Džims teica, ka fonā vai klātienē neviena nebija. Kas ir šis kosmonauts, joprojām ir nezināms. Numur 2. 1880. gadu beigās Parīzes upē tika atrasts jaunas sievietes līķis. Pat cik viņai nebija vardarbības pazīmju, bija aizdomas par pašnāvību. Stāstot, ka patologs morgā esot bijis tik apbrīnos ar sievietes skaistumu, ka viņš esot bijis spiests izgatavot vaska masku no viņas sejas. Vēlāk viņas seja kļuva par populāru modes simbolu Parīzes sabiedrībā, kā arī par iedvesmu daudziem literāriem darbiem. Uzskatāms, ka no šīs sievietes sejas iedvesmotas tā saucamās CPR lēles, kuras izmanto, lai trenētos pirmo medicīnisko palīdzību. Taču sievietes identitāte joprojām nav zināma. Numur 3. Līdz 2010. gadam bija tāda Krievu radiostacija UVB 76, jeb kā klausītāji to sauc, The Buzzer. Šīs viņu radiostacija tika tā nosaukt, tāpēc, ka 21 līdz 34 reizes minūtē bija dzirdams šāds troksnis. Tas ilga 1,2 sekundes ar 1 līdz 1,3 sekundžu pauzi. Dažreiz šī bazēšanas skaņa tika pārtraukta un tika pārraidīts balss ziņojums Krievu valodā. Mihail, Dmitrij, Женя, Борис. Mihail, Dmitrij, Женя, Борис. 85, 343. Константин, Роман, Иван, Николай, Ульяна, Михаил. 01, 48, 04, 95. Павел, Роман, Иван, Ольга, Роман, Иван, Татьяна, Елена, Татьяна. 14.08, 28, 71. Visticamāk, ka šī stacija bija armijnieku saziņas kanāls, bet droši neviens nezina. Numur 4. Lielbritānijā netālu no Glāzgovas atrodas Overtown tilts. Šis tilts ir 15 metrus augsts un kopš 1950. gadiem ir zināms ar vairākām suņu nāvēm. Kaut kādēļ suņi bieži mēdz nolaikt no šī tilta uz cietiem akmeņiem, ievainojot sev vai pat ejot bojā. Neviens nezina, kāpēc viņi to dara. Pētnieki uzskata, ka tas ir dēļ ziņkāres. Suņi tāpat kā cilvēki grib redzēt skatu uz leju, bet kāpēc viņi nolēc? Šis tilts ir zināms ar vienu slepkavību un vienu pašnāvības mēģinājumu, un tas liek daudziem uzskatīt, ka tilts ir vajāts. Numur 5. 1828. gadā Vācijas pilsētas Nurembergas ielās parādījās pusauģa vecuma zēns, kurš nesa sev līdzi vēstuli, kura bija adresēta 6. kavalērijas kapteinim von Vesenigam, kas bija dīvaini, ka šis zēns varēja knapi paiet, un viņš nemācēja labi runāt. Vēstulē bija teikts, lai zēnu pieņem par bruņinieku kavalērijā vai pakar. Izrādījās, ka tur bija arī otra vēstule no viņa mātes, kurā bija rakstīts viņa vārds un dzimšanas gads. Viņš bija Kaspars Hausers, un viņam bija 16 gadi. Iedzīvotāji ziedoja naudu zēna skološanai un aprūpēji. Viens skolotājs pat paņēma viņu pie sevis un parūpējās par viņu. Viņš iemācījās runāt un atklāja zīmēšanas talantu. 1829. gadā Hausers tika atrasts savā istabā ar pārgrieztu brūces pierē. Viņš teica, ka vīrs melnā mētelī esot draudējis viņu nogalināt, ja viņš nepametīšot Nurembergu. 1830. gadā no viņa istabas bija dzirdams šāviens. Viņam asiņoja labā galvas puse, bet viņš teica, ka viņš esot nokrits un nometis ieroci, kurš karājās uz sienas, kas trāpīja viņam. 1833. gadā viņš nomira nelaimes gadījumā. Viņa pēdējie vārdi bija: "Es to neizdarīju pats." Šis teikums lika ticēt, ka kāds viņu bija centies nogalināt visus šos gadus. Numur 6. Aptuveni 2% cilvēku no visas pasaules ir ziņojuši, ka viņi dzird tādu kā zemes frekvences rīboņu vai dārdēšanu dažādās specifiskās teritorijās. Šīs teritorijas parasti stiepjas 48 km radiusā, jo, kā teica dzirdētāji, viņiem ir iespējams attālināties no šīs skaņas. Skaņas ir aptuveni 32 līdz 8 Hz skaļumā, tādēļ maz cilvēku tās dzird. Pārsvarā tie ir pusmūža vecuma cilvēki. Pētnieki gribēja noskaidrot, vai tā ir fiziska skaņa, ko viņi dzird, bet bez panākumiem. Numur 7.
Prezidenta Džona Kenedija slepkavības dienā vairākās fotogrāfijās, kur studenti tika uzņemts, ir redzama veca sieviete ar kameru rokās. Viņai mugurā bija brūns mētelis, ap galvu lakats un saules brilles. Šādus lakats parasti nesāja vecas krievas sievietes, tāpēc viņa tika iesaukt par babuška leidiju. Viņa staigāja apkārt un uzņēma kadrus ar kameru. Pēc Kenedijas slepkavības viņa neskrēja prom, bet gan palika stāvot, lai uzņemtu pāris kadrus. Pēc tam viņa iekļāvās pūlī un pazuda. Ne viņa, ne viņas uzņemtais video materiāls nav bijis nekur pozitīvi identificēts. Bijušas vairākas sievietes, kas uzdevās par babuška lēdiju, bet nevienai nebija pietiekami daudz pierādījumu. Numur 8. 1998. gadā NASA uzņēma šo fotogrāfiju virs Ziemeļpola. Tajā redzams objekts, kurš nosaukts par melnā bruņinieka satelītu. Dēļ dīvainā izskata daudz uzskata, ka šis satelīts ir cipelnietiešu radīts un liecina par cipelnietiešu civilizāciju, kas kādreiz esot pastāvējusi uz Zemes. Daži to noliedz sakot, ka tas ir vienkārši kosmosa grūvesis, taču tā īstā izcelsme nav zināma. Numur 9. Norvēģijā maziņā ciematā Hesdālenā bieži notiek neparasta parādība. Debesīs ir redzamas dīvainas gaismas. Šīs nav tādas, kas līdzinātos ziemeļblāzmai, jo viņas kustās un zibeņo apkārt. Å, fy fader! Jeg filmer det! Pirmo reizi par gaismām tika ziņots 1930. gadā, un no 1983. līdz 1985. gadam tās bija vērojamas pat 15 līdz 20 reizes nedēļā. Pašlaik tās ir vērojamas 10 līdz 20 reizes gadā un var ilgt 1 sekundi vai pat 1 stundu. Daudz tic, ka tās ir NLO pazīmes. Numur 10. 1900. gada 26. decembrī kapteinis Džems Hārvijs veda Džozepu Moru kā nomaiņas bākas turētāju uz bāku, kas atradās uz Eilēnas Moras salas. Bākā viņus vajadzēja sagaidīt 3 bākas turētājiem, kuri tajā laikā tur atradās, bet viņiem piebraucot un uztaurējot nebija atbildes. Džozeps Mors aizērēja līdz salai un aizgāja līdz bākai. Bākas durvis bija atslēgts, un viens no 3 mēteļiem uz pakaramā bija pazudis. Virtuvē viņš atrada pusapēstu ēdienu un apgāstu krēslu. Kas bija visdīvainākais, ka virtuves pulkstenis bija apstājies. Viņi ātri nosūtīja telegramu un vēlāk papildinājums atbrauc, lai izmeklētu bāku. Nekas netika atrasts, izņemot bākas žurnālu. 12. decembrī bija Toma Maršala ieraksts par stipriem vējiem, tādus, kādus es vēl nekad neesmu redzējis 20 gadu laikā, un ka Džeims Dukarts ir bijis ļoti kluss. Pēdējā piezīme bija dīvaina, jo 3. bākas turētājs Viljams Makārturs bija pieredzējis jūrnieks un Skotijā bija zināms kā drosmīgs vīrs. Tad kāpēc Toms Maršals rakstīja, ka viņš raudāja par vētru? 13. decembrī bija teikts, ka vētra joprojām plosās, un vīri lūdz Dievu, lai tā beigtos. Bet kāpēc 3 pieredzējuši bākas turētāji, kur atradās pavisam jaunā bākā 45 metrus virs jūras, baidītos no kaut kādas vētras? Pie tam šajā apgabalā tajā laikā nebija ziņojumi par vētrām. Pēdējais ieraksts žurnālā bija 15. decembrī. Vētra beidzās, jūra ir mierīga. Dievs ir pāri visam. Turpmākajās 10 gadēs nākamie Eilēnas Moras bākas turētāji bija ziņojuši par savādām balsīm vējā, izsaucot 3 mirušo cilvēku vārdus. Kas notika ar 3 vīriem, paliek viena liela mistērija.